Lielbritānijas pilsētā Birmingemā jau 8. gadu norisinājās latviešu dzejas dienas, un šogad pasākums veltīts dzejnieka Māra Čaklā 85. jubilejai, un tajā piedalījās gan diasporas mākslinieki, gan viesi no Latvijas ar literāri muzikālu programmu. Un plašāk stāsta Latviešu.com žurnāliste Līva Karlsone. Septembris bez dzejas dienām latvietim nav iedomājams. Ar šādu pārliecību jau 8. gadu Lielbritānijas pilsētā Birmingemā tiek turpināta dzejas dienu tradīcija. Tie ir pilnīgi neatņemami svētki tiem cilvēkiem, kuri jau no bērna kājas ir auguši kopā ar dzeju. Es esmu tāds bērns. Ik gadu dzejas dienas šeit veltītas kādam jubilāram. Šogad Mārim Čaklajam, kuram apritētu 85. Viss vēl kārtībā, kamēr tumsu pamani. Kad vairs to nemani, tādi cauri. Mēs skatāmies uz viņu literāro devumu maksimāli plaši, izvērtējot visu, kas no viņa ir pieejams, un mēs vienmēr domājam arī par muzikālo daļu, tātad arī par to, kā no šīs dzejas ir tapušas dziesmas, un tas skatītājiem dod vislabāku iespēju caur zināmām lietām, caur muzikālo daļu saprast, uztvert to autoru. Liljoms, Dzeguzes balss, pilsēta, kurā piedzimst vējš, jau leģendāru dziesmu ar Māra Čaklā dzeju ir milzums. Viņa daļrade un dzejas dienas kopumā turpina iedvesmot arī Anglijā dzīvojošo komponistu Helmutu Feldmani. Kaut kā pamudina atkal parakāties to dzejnieku dzejoļu krājumos un atrast kādu dzejoli, kurš vēl nav nokomponēts. Kamēr notiek šīs dzejas dienas, starp paskaitījumā, liekas, ir jau sarakstījušās kādas 8 dziesmas kopā. Nepazīsti tumsu. Ja reiz veidojam dzejas dienas, tad ar jaudu, saka rīkotāji Latviešu kultūras centrs Birmingemā. Šis pasākums saved kopā nevien latviešu amatieru teātrus, izpildītājus un komponistus, bet ik gadu konkrētā dzejnieka devumu izceļ arī īpašie viesi. Šoreiz tie ir aktieri Karina Tatarinova un Roberts Dinters ar literāri muzikālo programmu Čaklais cits. Smagām kājām pat arī kāds brien. No gurdajām acīm. Karīnas mākslinieciskajā dzīvē Čaklajam bijusi īpaša loma. Laikam man tā Čaklā dzeja patika tik ļoti, ka es arī pirmo reizi mūžā uzdrīkstējos dzeju runāt skaļi. Jā. Man liekas, kaut kāda sajūšanas pakāpe, kāda ir ar Čaklo, nav ne ar vienu citu autoru, un tas arī tā kā ļauj pārvarēt to tabū uz dzejas runāšanu vispār, jā. Lai arī daudzi Čaklā dzeju iepazinuši tieši caur dziesmām, abi mākslinieki Birmingemā sanākušajiem piedāvāja atgriešanos pie pirmsākuma, labi zināmos dzejoļus atkal atbrīvojot no visiem zināmo melodiju valgiem. Tās dziesmas vienkārši nozog dzeju, jo dzejai ir viņai taču ir savs ritms, sava lieta, sava dinamika, viss savs. Nē, tavs kuku par vāru šim gadsimtam. Tāpēc mēs viņu atmetām sevi. Lai arī skatītāju rindas bijušas nedaudz plānākas nekā iepriekšējos gados, rīkotāji pārliecināti, latviešu dzejas dienas Birmingemā ir un saglabāsies obligāts pasākums. Līva Karlsone, Latviešu.com sadarbībā ar diasporas reportieriem speciāli Latvijas televīzijai.